Satikšanās un spēles prieks malēniešiem. Aizvadīts jau otrais Puna festivāls, pulcējot dalībniekus Viktora Ķirpa Attis muzejā Vidzemes lauku sēta. Pērn festivālā dalību pieteikušas 15 komandas, bet šogad ar teātra uzvedumu un līksmām sarunām spēlē pulcējās 60 spēlētāji, kopā izveidojot 30 komandas. Mums ir no Masalaces, ir no Palsmanes. Alūksnes novads, es teiktu, ir ļoti plaši pārstāvēts, gan pilsēta, gan arī pagasti. Tāpēc ir šis stāsts par to, kad mēs braucam pie spēlētājiem. Tātad visa gada garumā mēs ceļojam pie spēlētājiem, no kurienes ir nākuši viņi. Tur mēs organizējam Punu un braucam ciemos. Šīs spēles vēsture meklējumi jau pirms vairāk nekā 200 gadiem, kad to sāka spēlēt Malienas pusē. Ļoti liels prieks, ka mūsu tradīcija kļūst ļoti populāra, un šajā tradīcijā iesaistās pavisam cita sabiedrības grupa. Respektīvi tie, kas varbūt ikdienā nepiedalās, lielākā daļa vismaz citos kultūras vai sporta pasākumos. Tas manā skatījumā ir ļoti svarīgi, gan šai sabiedrības grupai, gan visam mūsu novadam. Viena no senākajām vietām, kur šī spēle spēlēta, ir Saļņu mājas. Spēles komandā ir 2 cilvēki, un pie galda cīnās 4. Notiek lielīšanās, solīšana, taču nepieciešama arī stratēģiskā domāšana. Kārtīgam Punu spēlētājam jāprot labi rēķināt. Viņam jāprot skaitīt punkti, jāprot skaitīt stiķi, kas ir izgājuši, kādi masti ir izgājuši kārši. Tā kā viņš ļoti attīsta cilvēku domāšanu. Šī spēle varētu būt par pamatu ļoti daudzām spēlēm. Ja mēs skatāmies uz zoli, tad šeit ir trumpi. Ja mēs skatāmies uz duraku vai uz cūkām, kā viņi dažādi sauc, tad šeit tiek ievēlēts trumpis. Ja mēs skatāmies uz brīdžu, tad notiek solīšana. Tā kā varētu būt, ka Puns ir bijis vēl senāks par visām šīm spēlēm, un viņš pēc tam ir atvasināts tieši no Puna. Kamēr dalībnieki aktīvi nodevušies spēles priekam, uz ugunskura tapa arī Saļņu mājas Puna zupa. Un šogad festivāls ir īpaši arī ar to, ka iznācis pirmais izdevums Puna vēstis, ko katrā tikšanās reizē dalībnieku stāsti un pieredze papildinās. Pastāstiet, ar kādām sajūtām jūs braucat uz šo spēli? Ļoti lieliskām sajūtām, tāpēc, kad mēs satiekam te draugus, mums ir komandas biedri, mums ir draugi, un tā ir tāda ļoti laba atpūta. Katram ir arī savs vērtējums par to, kāda tad ir Puna spēle. Azartiska, interesanta, Aizraujoša. vienkārši jauka. Un kā jums patīk no 1 līdz 10, cik forši ir? 10. Festivāla būtība ir labi pavadīt laiku, un lai dalībnieki justos priecīgi pat tad, ja spēlē kādu reizi nepaveicās, viņiem sarūpētas keramiķa Uģa Puzuļa īpaši Puna festivālam darinātas medaļas un kausi.